Gatis reiz sapņoja kļūt par roksvaigznēm, bet tagad viņi ir parasti pusmūža vīrieši ar savu viedokli par mūziku un sarunājas virtuvē pie mātes. Kā industrijas standarts, ja tu esi 10 minūtes pirms, tad tu esi laikā, ja tu esi laikā, tad tu esi nokavējis, un ja tu esi 10 minūtes pa vēlu, tad tu esi atlaists. Promo kodu, ja ierakstot, jūs dabūsiet vēl atlaidi, un pat 13 jums izies gads pie Andri Iezeka cauri, ja? Jā, 5 gadu kurs, un pēc tam pie Latvijas labākiem Broadway speciālistiem arī jūs tiksiet klāt. Un visiem pārējiem visu cieņu, bet tā pats tas materiāls Lusanam, tā ir kultūra, man aizpratnē. Tikai pirmajā gadā ir mūzikas teorija, muzikālā teātra nodaļā. Es jūs pārdzīvošu tāpat visus. Sarunas mātes virtuvē. Ko tu klausies? Es tikko nesaku. Tas tev dos. Nu, tas jau vasarā dara. Cik viņš skaidrs ir? Nē, nu, lai bišķi pavēdina. Vai pavēdina? Mums jau bišķi papļāpājiet. Vai vajag tuvāk mikrofonam ielē bišķi? Nē, viņš pļauj tāpat. Viņš jau te pa mani runā. Jā. Nu, ja es sākšu ļoti skaļi runāt, tad varētu būt traki. Ja mēs iekarstam un ja ir vai kāds diskusijas. Es izbiezīšu. Būs visiem. Bez tā nekāda jābūt karstām diskusijām. Citādi mūsu klausītāji. Jūs jau tagad esat klausītāji? Mums ir klausītāji, jā. Mēs pastāvīgi klausītāji. Mums bija pirmais komentārs. Vai? Es ceru, ka vismaz neitrāls. Nē, tas ir paldies Zēni par sarunu, vai kā tur bija. Paldies par jūsu kompāniju. Par Zēniem nosauc mūs, iedomājies. Andri pat nosauc par Zēni, iedomājies. Nu, tāpēc, ka mums nav video. Tas gan jāatzīst. Redzēt, kā tu izties Zēni, tad Zēni tev nevar nosaukt. Jā, Andri, ir tā. Kā tev, Andri, šitie te veselība turās? Labi. Nierakmeņa nestaigā? Nē, šogad pilnīgs klusums. Ui, tas ir baigi slikti. Nē, tas nozīmē, ka es labi daru. Nē, tas nozīmē, ka nākamgad viņi nāks ārā, būs tikai 2 reizes lielāki. Beidz. Es tikai stāstu, ka Andrim problēmas ir veselība, tāpēc, ka viņš nav īpaši veselīgs. Kas par to liecina? Jāņos gads viņam deva 5 gadus. Nē, nu, tas ir vismaz tas sākums. Vai beigas? Tā bija tā optimiskā prognoze, jo sākumā viņš teica 3, bet pēc tam Andrim viņš teica, ka 5. Jā, viņš saņēmās. Pa līgo dienu nopelnīja 2 gadus. Jā, tā ir 2 gadus. Es vispār nezinu. 5 ir daudz. Es jūs pārdzīvošu tāpat visus. Mēs nevaram vienkārši kompromitēt Emīliju. Latvijā bez tam jābūt, to jāuzstājās. Tas jau neļauts latviešu muziķu. Es domāju, ka tas netraucēs. Kas bija tā viena sieviete, kas aizbrauca uz Latgali un tur sadzērās muļķības? Lienšams, protams. Tur nav jautājumu. Viņai kaut kā tas traucēja karjerā? Viņai nebija karjerā. Viņai tas derēja karjerā, es domāju. Redzi, lūdzu. Tāpēc, ka viņai, man liekas, tā bija iespēja mainīt virzienu karjerā. Jo viņi tagad... Ko viņi tagad dara vispār? Viņi draudzējas kristāliem. Tas tā kā narkotikām? Ne tādiem kristāliem. Es neko nezinu no mūzikas. Ja tas ir mūzikas. Tas nav mūzikas, tā ir kaut kā, es pat nezinu, kā to raksturot. Tas ir vienkārši, ir tādi kristāliņi, un tad tur ir kaut kādas tur mēnesis fāzes vai kaut kas. Jā, zinu. Tas man patīk, to es jūtu. Auras, čakras. Un tad vajag viņas, kas tad, man liekas, viņa vēl ir vokālais pedagogs. Bet, es pieņemu, ka ja viņa nodarbojas ar kristāliem un tic kristāliem, tad viņa arī ir kaut kādā mērā life coach. Jā, pareizi. Mūsdienās jau visi life coach. Kurš nav reāli life coach? Life coach tie, kas nepelna ar to naudu. Influenceri. Influenceris ir cits kaut kas. Life coach tev maksā naudu par tiem dzīves padomiem. Kaut kā tur. Un tā ir jauna tehnika ar kristāliem mācīt mūzikas pedagoģiju, vai ne? Tev vienkārši tu gribi iemācīties dziedāt, vai tu paņemsi to augšēju uz sī? Tu uz ātri izmet kristālu, izlaid un paskaties. Tas nav tā kā kazino, bet varbūt. Es nezinu, kā būs vai nebūs. Šī dziesmā tu neņem augšu, ņem apakšu aizai vienkārši. Uzgriež to relatīvi. Tā ir profesionāla muzika. Tad viņi faktiski dubultoja savus ienākumus vismaz, ja ne 3-karšoja. Skaties, kā gribi. Kristāli tie to licēja, vai kas viņi tur skaitas, viņi, es domāju, pieprasīja. Es domāju, viņai vienkārši jāmetās kopā ar šito te, kas bija tā kombuļa Ines. Viņa principā iet to līmeni. Tur jau nice. Tur jau būtu. Tagad viņa bija? Nē, viņiem kopā, mums viņam jātais projekts. Jātais ir. Liena Šomas plus kombuļa Ines. Tas reāli labs būtu īstenībā. Pa visiem kultūras namiem. Andri? Par kombuļa Ines. Vai tev viņa vēl ir? Vispār tas ir ļoti labs jautājums. Jo bija kaut kāda viena ikona. Stop, es zinu, kas jāsaka. Dārgie klausītāji, ierakstiet komentāros. Tā ir jāsaka. Vai viņa ir vai nav, lai mēs zinām.
Lai Andris zina, jo ja viņai ir, tad Andris ies kopā viņiem grupā iekšā. Jo tas vispār izklausās pēc tāda Delfa virsraksta. Tas izklausās arī pēc reāla naudas projekta. Naudas projekta. Kas tur bija? Kā viņi sauc? Šomase, Kombuļu Ines un Andris Jeziks. Andris Jeziks vairāk tāds tā kā fonā. Nē, nu, protams, ka fonā. Melnais kardināls vienkārši. Neaizmirs pateikt, ka šis ir pēdējais podcasts tavs. Kā pēdējais mans? Tu vairs nenāks šeit. Te jau tas tev bija jāapsaka. Tu pats pasaki, es tavu darbu nezināju, ka man beidzās darbs. Man lielāka atbildība tagad vēl jāsaka skaistāk. Sveiki, dārgie klausītāji! Atkal esam mātes virtuvē, atkal kompānijā jautrā. Mums kā parasti ir mūsu cilvēks, kas nelien ārā no alas, dara visu melno darbu. Andris Jeziks. Labvakar, labdien, labrīt. Mūsu head doktora Gata Slāma. Jāsaka, kas ir? Saki. Es esmu kā parasti anti-eksperts mūzikā, un mums ir, protams, ciemiņš. Un mūsu, tā teikt, pastāvīgiem klausītājiem nav noslēpums, ka mēs bišku bijām grēkojuši, nebijām ievērojuši dzimumu līdztiesību, bet mēs to tā kā labojam tagad, ja? Un tāpēc mums ciemos ir daļā dzimuma pārstāve Emīlija Pavlovska. Sveicināti. Tāds gods būt šeit kā daļā dzimuma pārstāvē. Bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc mēs te uzaicinājām. Bet galvenais. Tad strikst tagad iet. Jāpaliek līdz beigām. Jo mums vēl viens pietrūkst, bet mēs tā kā Andris asociēsies uz sievieti šodien, viņam nāksies. Tad mēs būsim principā izlīdzinājuši. Jā, es varu atļauties mierīgi. Emīlija, ja es te kaut ko nesamelošu, ir pirmais latviešu cilvēks, kas studē Manhattan School of Music, pareizi? Muzikālo teātri. Pirmais muzikālo teātru students Ņujorkā, kas ir latvietis. Teiksim tā, jā. Bet tagad tu vairs neesi vienīgā, bet tu biji pirmā. Skolā, nē, nodaļā, jā. Nodaļā, jā. Okay, skolā tur jau tad latvieši pabijušiem. Jā. Labi, okay. Bet pirms mēs pie tiem mūzikliem ejam, mums būs... Kas ir mūzikls? Sāksim, lai... Pēc kārtas viss mums vienmēr ir pirmais jautājums, lai Emīlija pastāst, kā viņa vispār nonāca mūzikā. Šitas būs grūti. Mūzikā. Jā, kā tu nonāca mūzikā? Es sāku, manuprāt, 6 gadu vecumā ar... tādiem klavieru nodarbībām un tā, lai sāktu mācības Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena klasē, kuras dziedāju visādos koros. Un tā aizdzīvojos līdz 9. klasē, un pēc tam es iestājos Rīgas Doma korskolā, kuras biju 2. muzikālā teātra nodaļas kursā. Tautā viņi sauc par operetes nodaļu. Nē. Bet uz papīra nav. Uz papīra nav. Tā viņi sauc. Bet, un tad no tā 6 gadu vecuma es kaut ko tur dziedu un spēlēju un darbojos. Un tagad es studēju Ņujorkā, jau iepriekš minētajā Manhattan School of Music. Arī to pašu muzikālo teātri. Bet tev bija, tev jau, kad tu sāki tajā 6. klasē mācīties, tev bija tā doma, ka tu gribi būt mūziķis, vai tev tas tā palēnām aizgāja līdz tam? Man bija tā, ka es man bija, man liekas, kaut kā 10 gadi, kad es nezinu, kas notika, bet es vienu dienu vienkārši aizgāju pie vecākiem un pateicu, es būšu dziedātāja. Un tā kā labi koris ir forši, bet ļoti daudz jauniešu iet mūzikas novirziena klasēs, un tas, lielākā daļa pat varbūt neaiziet tālāk pa mūziku, jo tas ir, vienkārši tāds papildus pulciņš būtībā. Un jā, es kaut kādā tajā 10 gadu vecumā es izdomāju tā, un tad sāku iet uz vokālajām nodarbībām. Jelgavā, manuprāt, vēl joprojām ir tāda bērnu jauniešu mūzikas bērnu jauniešu mūzikas klubs, BMK, un tur gāju uz vokālajām nodarbībām. Ļoti īsu brīdi ģitāru spēlēju, bet to mēs nepieminēsim. Tas bija ļoti īsts piedzīvojums. Un tad 9. klasē, mūzikas novirziena klase iet tikai līdz 9. klasē. Un tad es izdomāju, ka es gribu to mūziku tā kā nopietnāk, un tad visi, kas bija atvērusies tā mūzika nodaļa, bet tur jau tu zināji, ka tu tieši gribi uz, teiksim, nevis džēzu, bet mūziku nodaļu. Īstenībā nē, jo es tajā brīdī nemaz nezināju,
kolēģi šeit, jā, kas ir mūzikls? Kā vispār, kas mūzikla ir, un, tāpēc, ka tas nav kaut kas tajā brīdī bija šausmīgi aktuāls Latvijā vai attīstīts, bet man uzrunāja tas, ka tā kā ir dziedāšana un aktiermeistarība un dejošana, ar ko īstenībā man nebija baigais sakars iepriekš. Man ģimene saistīta ar teātri, un tad es uzaugu uzsādos mēģinājumos un tā, kas īstenībā liktos, ka es baigi iedvesmotos no tā, bet īstenībā es sapratu, ka es aktris nebūšu noteikti. Smieklīgi tagad. Bet jā, man ļoti patika dziedāt, un tad es izdomāju, tā kā, forši visādi tur tie elementi, tā kā kopā, skatīsies, kā tur būs. Džeza nodaļas kā nebija priekš manis. Un tad es vienkārši kaut kā esotajā iekšā sāku mācīties un darboties un sapratu, ka, mūzikālais teātris ir tas, ko es gribu darīt, nevis, piemēram, popmūzika vai kaut kāda cita žanri. Jo īstenībā, man liekas, tas bija kaut kādā, tiešām vidusskolas laikā man uzaicināja viena grupa ierakstīt viņiem kaut kādu dziesmu, ko viņi bija uzrakstījuši, un mēs kopā viņu tur studijā rakstījām un tā tālāk. Un tas brīdis, kad es sapratu, ka es tiešām gribu muzikālu teātri, bija, kad mēs rakstām, un viņi saka, bet tev vajag vairāk tā kā enerģiju. Tu iedomājies, ka tu esi uz pozitīvas lielās skatuves. Un viss, kas man galvā bija, es negribu būt uz pozitīvas lielās skatuves. Neviens negrib. Varbūt. Šī nav tā vieglāk. Šī nav tā telpa. Okay. Rīt, starp citu, ir pozitīvas lielās skatuves. Rīt ir pozitīvas lielās skatuves. Jā. Nav arī šovakar, vai tikai rīt ir lielās skatuves? Tur nevarēs atkal nekur aizbraukt. Atkal logi būs jāvest ciet visu. Tie mūziķi riebis vienkārši. Tā ir begas troksnis. Ok. Bet, labi, tad mēs varam nonākt pie jautājuma, kas gatavi un aktuāls, kas ir mūzikls? Jā. Un tā, ka mēs tiksim politkorektie daļai cauri, tad sāksim normāls jautājums. Lai Rihards mierīgi tad, ja? Mūzikls, tas ir tāds atsevišķs žanrs. Tā ir skatuves māksla, kas iekļauj gan dziedāšanu, gan dejošanu, gan aktiermeistarību. Buļtrikus, nav? Atkarīgs no uzveduma. Mēdz būt arī tādi. Aladins, piemēram. Ne? Tad ir tas, par ko mēs runājam, tie ar tiem dimantiem, bet kristāliem. Jā. Lienas šomas. Skaidrs. Var arī tā, jā. Es domāju, ka Latvija būtībā slāpst pēc mūzikla, kurā galvenajā lomā būtu Lienas šomas ar saviem kristāliem. Reāli brīva vieta, vienkārši nauda. Vienkārši klūsta nauda. Tātad, es piekrītu. Kā sauc tos iet? Šomas. Ja šomas skatās, viņi var mums sazināties un mēs absolūti. Noteikti palīdzēsim. Jā, noteikti. Mūzikls ir faktiski. Mēs jau esam uzrakstījuši, vai teikt, visu, lai viņi tikai zvana un viss kārtībā. Bet man ir jautājums padziļināts. Ko nozīmē mūzikls Latvijas kontekstā? Pagaid, to pēc tam. Bet man vajag to zināt. Man to ir jāzina. Vajadzēja sākumā caur vēsturi. Man nav vēsturi. Caur vēsturi līdz Latvijai man bija plāns. Labi, maucam tad pēc tavu plānu. Caur vēsturi, ja kāds baigi. Tad vajag konkrētāks jautājums. Nevar tā. Caur vēsturi. Jā, mūzikliem jau viņiem tas zelta laiks bija, es pareizi saprotu, es veicu mājas darbus. Man bišķiņ bija mājas darbus. Šitas sākās reāli pamācoši kaut kādas reālas monologs. Tas ir faktiski tev cits reāli podcasts. Tas būs mans privātais, pēc atsevišķi. Labi, tad šito izgriezīs uz saitīt, un tu varēsi to, ok. Nē, es tur neko gar nesādu. Vienkārši saprotu, ka zelta laiks viņiem bija kaut kādi 40, 50 gadi, jā? Jā. Tā. Ne 30? Nē, 30 tikai viņi principā kā žānus izveidojās. No operas, kamēr viņš lēnām ielīd iekšā tajā laikmetīgajā visā. Tur vēl visādas tādas kari pa vidu un tad sarežģīt kaut ko izveidot. Un viņiem vienkārši ilgu laiku, saprot, tā bija, ka vispār tā mūzikam nekāda tā īsta stāsta nebija. Kaut kas uz skatuves notika, ļoti daudz kas, jā, bet tās dziesmas vispār nebija tajā plotā latviski sakot iekšā. Jā. Un tad viņi tikai vienā brīdī izdomāja, pagaid, bet tas jāraksta ir jāuzraksta stāsts, un lai viņi tie cilvēki to stāstu dzied, tā kā operā. Jā, jo pirmsākumos mūziklos vispār bija tā, ka muzikālā teātra mūzika, tā bija populārā mūzika, un visādi džeza standarti īstenībā ir nākuši no muzikālā teātra. Jo viņi ņēma populārās dziesmas, kas tajā brīdī bija muzikālais teātris, un tad viņi tur aranžēja, kā viņi gribēja. Bet jā, kādreiz mūzikla bija vienkārši tāda dziesmu spēle, kur, ir kaut kāds mākslinieks, kas cilvēkiem patīk. Buļļu triki, dejojoši suņi un vēl ko izdzied. Tur viss ir kabarē, vēl pa vidu visas burleskas, vienkārši tad tas kā žānrs pats attīsties. Tieši tā kāds ir kādu grāmatu izlasījis. Ne, grāmata tāda man nav. Es tikai sapratu, ka šitas nāk uzreiz pēc džeza, tas, ko es dzirdēju. Viņi vispār iet paralēli. Jā.
Es teiktu, ka mūzika, viņi iet paralēli, jo, džaza standarti daudz ir mūziklu dziesmas, kā tur, tā sanāk. Es ļaušu Rihardam runāt. Man daudz jautājumu. Būt lapiņā, jāpieraksta. Man, kamēr kas smadzenēs sakārtosies. Nu jā, nezinu, man asociējas mūzikas no tā brīža, ka principā parādās tie kaut kādi 60. gadu tie pop, tās filmas, visas tās mūzikas skaņas, bet es nezinu, kā mūzikas skaņas es īsti nejūtu kā mūziklis. Man viņš tomēr kā filma kaut kā palicis atmiņā. Bet kas tad cits kā mūziklis tas ir? Tas ir konkrēti, tas ir mūziklis. Viņš sākumā gāja kā mūziklis, vai ne? Un tad viņš tikai filmā viņu uzņēma prezi. Es domāju, ka viņš bija kā filmā, bet viņi nemaz negribēja sākotnēji īstenot. Man šķiet, ka tur vispār, man liekas, ka mūziklis bija pirmais, bet varbūt tas mondos. Nē, tā ir filma, viņa bija, man liekas, nolikta malā. Viņa pat pirmo reizi izskatot noraidīja un negribēja pieņemt. Jā. Nē, es izdarīju to mājas darbu. Tu arī esi lasījis. Nē, es šo dzirdēju sen. Bet nosauciet man 3 mūziklus, lai saprotu, par ko jūs runājat. No kuras ēras? Kāda starpība? Operas spoks. Jā, skaidrs. All time tā kā 3. Visi Vēberi, jā? Kas ir Jā. Operas spoks, latviešu vienu? Putvēņi. Tu kā simfonija? Nē, ir mūzikls. Kārlim Lācim ir mūzikls. Jānam Lusadam vesela plejāde. Ir Sfinksa, ir Agrā Rūsa, kas ne tikai filma. Kaupēnmans mīnēs, tikko bija pa televizoru rādīja. Viss kaut kas, visi, kas tur raksta, kaut ko raksta. Bet viņi tā kā Latvijā skaitās mūzikli, viņi tomēr skaitās tā kā muzikāla izrāde, ne? Bet tāpēc tas nav principiāli. Zinātnieki strīdās vēl. Rockopera, Latvijas arī mūzika. Kāpēc rockopera ir atsevišķs žanrs? Tur ir, man liekas, tā atšķirība tāda, ka opera pēc būtības viss ir izdziedāta, un mūziklā ir ainas, kas ir tikai teksts. Bet Latvijas kontekstā tas ir mans kaut kādā mērā viedoklis, mans secinājums, ka, tāpēc, ka mums gāja padomu laiki pāri, padomu laikos bija daudz, tā kā šitajā pusē dzelzs priekškaram bija daudz populārāka opera un operetes, un tad bija izdevīgāk saukt to par, opereti, rockoperu. Tas bija stilīgāk nekā saukt to par mūzikliem, kas ir tīra amerikāņu lieta. Jā, tas ir tāpat kā to, ka nevarēja saukt par big band, bija jāsauc par tā kā ansamblu skatuves. Pūtē orķestris nevarēja būt tā kā tur džēza ansamblis. Nevarēja ar Ameriku to asociēt. Jā. Bet vienkārši rockopera, man liekas, ka tas skan tomēr kaut kāda rockopera, pat Lāčplēs. Un tad ir kaut kāds Kaupēnmans mīļais, gandrīz jau Lāčplēs. Jau tajā statusā. Jā. Tāpēc arī, kaut kādi jau, vispār ir latviešu komponistiem, gandrīz katram tur kaut kas ir no muzikālā teātra, vai to sauc par, kaut kas ir vairāk tiešām dziesmu spēle, kaut kas ir rockopera, kaut kas ir arī mūzikli. Bet, jā. Respektīvi, tava konkurenti, ja tu gribētu būt dziedoši aktieri? Latvijas kontekstā, jā. Respektīvi, tu negribēji kļūt par aktrisi, bet būtībā, ja tu gribētu turpināt savu profesiju Latvijā, tad būtu jākļūst par aktrisi. Nē, muzikāla teātra mākslinieki, viņi jau ir aktieri kaut kādā mērā. Nē, viņi ir aktieri. Viņi dara visu dara tā, kā dara. Un tas ir tā grūtā daļa muzikālā teātrī, gan arī tāda pateicīgākā, ka tu esi spējīgs. Teorētiski tu dari, ja tu esi spējīgs būt muzikālā teātra mākslinieks, tad tu gan spēj dziedāt, gan būt aktieris arī dramatiskajā teātrī, gan arī būt dejotājs. Un tad visu saliek kopā, un tad ir žanrs, kas ir muzikālais teātris. Tas, ko latviešu aktieri parasti viņiem reizēm ir ar to dziedāšanu švakāk dažiem. Jā, bet viņiem ir 2 reizes vairāk izrādes, kurās spēlēt. Nē, skaidrs. Latvijā nav tāds, tā tradīcija. Mums nav tāds viens, teiksim, muzikālais teātris, kas tāds izrādes taisīt. Bija opereta, bet mums bija tāds aizslēgts. Jo tā atšķirība būtībā ir tāda, ka pasaulē lielākoties mūzikliem ir cits formāts. Mums Latvijā ir, piemēram, repertuāra teātri. Un tad ir viena un tā pati trupa, un viņi spēlē tur 8 izrādes sezonā. Un, tur ceturtdienās viņi spēlē šito, nākamajā otrdienā viņi spēlē kaut ko citu. Mūziklu teātri pasaulē parasti ir, viņi spēlē vienu to pašu mūziklu, vienalga cik ilgi, bet 8 izrādes nedēļā vienu to pašu. Šito es skatījos, šis man bija viens jautājums, ka tas ir kaut kāds, man liekas, pilnīgi gaļas mašīna manā izpratnē, kad... No mākslinieku par amatnieku. Tas bija tāds amatnieciskais jautājums, kad tas bija
Ko es skatījos? Tas bija Aladins, joprojām iet, vai ne? Brodvejā. Jā. Nekad nav beidzies, mūžam viņš iet. Un tas Aladina aktieris, viņš teica, tur bija tā kā nofilmēta viņa diena, kā viņš tur darbojās, ja? Ka viņam ir, tā sakā, 8 izrādes, ja? Bet 2 dienās, viņam ir 4 dienas, ka viņam ir 2 izrādēm. Tad viņš 3, nezinu, vai viņš atpūšās, ko viņš tur dara. Kaut kas jau viņam tāpat kaut kāda mēģinājuma droši vien pa vidu vēl ir. Vai viņš vienkārši, vai viņam maudz bez mēģinājumiem, ka viņam sākās. Man liekas, tas ir atkarīgs, protams, no uzveduma, bet būtībā tas, Broadway standarts, cik es zinu, ir 1 brīvdiena, nav 2 brīvdienas. Ir, manuprāt, sanāk 2 dienas, kad ir 2 izrādes, un katru dienu ir pa vienai, pārējais ir pa vienai. Okay. Un tad, man liekas, sanāk, ir 3 dienas un 6 dienas, kad ir 2 izrādes. Bet beigās lūdzu sanāk, ne? Nu, Absolūti. Pilnīgi gaļas mašīna. Tā ir pilnīgi gaļas mašīna. Kāpēc cilvēki grib to darīt? Tāpēc, ka tas kopā ir kaut kas šausmīgi skaists. Un tas ir... Šito tu man izstāsti. Tā kā... Un domā, ka tu runā 3 gadīgi, 2 gadīgi. Nē, kā? Tāpēc, ka ir kaut kas, man liekas, ļoti... Tas ir, pirmkārt, tas ir kaut kas ļoti iespaidīgs, ka ir iespējams uztaisīt 2 stundu, 2,5 stundu izrādi, kur tu nevien tiec aizrauc ar tekstu, bet tālāk tā emocija pāriet dziesmā un aiziet dejā. Nav runa par to, ka ir stāsts, un tad ir pauzīt, un tad mums ir deja, kas ir ļoti forši, bet ir kaut kādajos mūziklos ir vienkārši iekļauts tas, ka tas viss ir... caur emocijām. Dinamisks sanāk ļoti. Nu, mūzika tev vienmēr pastiprinās to emociju. Jā, tas tev teātris tev... Tur jābūt kaut kam jau tik izcilam, lai viņš spētu it kā konkurēt ar to, ka tev cilvēki dzied. Bet 8 vai 7 ienādas izrādes nedēļā. Gadu no vietas. Bet tu esi visu dzīvi droši vien cīnījies, lai tur tiktu reāls to tādu vietu. Un īstenībā, man liekas, tā liekas, jā, tur operas spoks, labi, tagad viņa aiztaisies ciet. Man liekas, viņi Broadwayā spēlē kaut 35 gadus. Bet nav jau tā, ka tie ir vieni tie paši cilvēki, kas tur spēlē. Un tie šādi mūzika, kas spēlē tik ilgi, arī ir retums. Būtībā, izrāda it īpaši tagad ar visu, visu finansiālo stāvokli, kas pasaulē notiek, un ir krīze, un ir viss slikti, un ir inflācija, un nav naudas, un pandēmija ir ritīgi iedragājusi vispār to biznesu. Un izrādes mēdz taisīties ciet pēc pāris mēnešiem, dažreiz pēc mēneša. Tad tas nozīmē, vienkārši nav veiksmīgs bijis, droši vien, jo nav finansiāli. Tad cilvēki jāpierāda, mēs tev, ja tu cilvēki atrodas to, ka viņi iet turien, viņi tas baigi grūti to dabūt atpakaļ. Nē, skaidrs, bet uztaisīt izrādi, ko tu tikai 3 mēnešus, lai droši vien arī nav baigi forši. Viņi jau neplāno taisīt viņu uz 3 mēnešiem. Tāpēc es saku, visticamāk nav iegājusi. Tas ir iemesls, kāpēc Latvijā nav, un es neticu, kā varētu būt, jo mums vienkārši nav tāda industrija. Mums nav tik daudz cilvēku. Tas, kas, manuprāt, piekrīt par cilvēkiem, bet tas, kas man liekas, ir Latvijas variants, kas tagad tiek arī attīstīts, ir tas, ka ir nevis teātris, uz kuru brauc cilvēki, bet trupa, kas brauc pa Latviju, un spēlē izrādi. Man liekas, nākamais līmenis jau būtu, ja mēs gribam tiešām tur iestudēt pasaules līmeņa mūziklus un pasaules, mēroga mūziklus, tas būtu jau pa Baltijas valstīm un tā, jo īstenībā gan Lietuvā, gan Igaunijā ir bijuši šķiet vairāk muzikālais teātris nekā Latvijā. Un es nezinu, kāpēc mums pa vidiņu kaut kā tur neiet. Tas ir šausmīgi dārgi. Jūs tieši par to domājat, teiksim, kā ir uztaisīt izrādi, paņem 3 aktierus, viņi var mēģināt, piemēram, šajā virtuvē, tekstu mācīties, un tad viņi uztais dekorācijas, 3 gaismas. Labi, es tā pārspēlēju, bet var uztaisīt tā izrādi, bet muzikālā izrādē tev tādā pat, ja nav. Es domāju, tur dzīvā muzika tas parasti nav nekad, ne? Absolūti ir. Ir? Tas vispār ir šausmīgi dārgi. Mēs tev visi apskaņošanu. Andrus viens pats spēlē tur. Visiem ir jāmēģina kopā. Viņiem jāmācās dziedāt visiem. Kāds tur vēl māca dejot viņiem. Redz, te jau mēs nonākam pie izglītības jautājuma. Bet pagaidām, ja tu aizskār tēmu, ko man likās, tu man neļaus tik agri vēl tur runāt, tad aizskār. Tas ir mans jautājums ir, kāpēc? Tu brauc mācīties kaut ko tādu uz Ameriku. Es pat noformēšu jautājumu, kāpēc. Ja? Kāpēc es to prasu? Pats arī atbildēšu. Nē, es pats atbildēt nevarēšu. Jo man liekas ļoti interesanti, tu brauc uz Ņujorku mācīties. Jā. Tā kā tu gribi dzīvot Ņujorkā vai Latvijā. Jo jautājums, ja tu dzīvo Ņujorkā, vai nav kaut kāda valodas barjeras problēma, ja tu brauc atpakaļ uz Latviju, kas ir tas, ko tu sagaidi, piemēram, šeit? Kā tu to vispār redzi? Godīgi sakot, es nezinu, kā man nākotnē vēl ievīsies, bet tas, ko es varu pateikt, kāpēc es braucu uz Ņujorku, ir tas, ka es pēc vidusskolas beigšanas, kas,
Rīgas Doma koru skola piedāvā mūzikā izglītību, kas būtībā ir, tā kā... Tur matemātikas skola, tas ir baigais krāns. Tur baigais līdz bija. Šausmīgs līdz Sarkiņi atlaid. bija. Vēl joprojām skaitu visus pirkstiem. Grūti. Tā jau labi. Viņš pirkstiem mācīs, man tas ir daudz. Trešo reizi par sanāk. Jā. Respektīvi, Rīgas Doma koru skola sagatavo mūziķus kaut kādā līmenī, kas ir ļoti augsts jau priekš Latvijas, un jau žanros, kurus ir iespējams studēt mūzikas akadēmijā. Bieži vien šie jaunieši saskarās ar to, ka viņi jau to ir mācījušies vidusskolā. Kas nozīmē, ka tas līmenis ir šausmīgi augsts. Un ja tu 4 gadus tiešām no agra rīta līdz vēlam vakaram esi ieguldījis visu sirdi dvēseli un tiešām tādā gaļas mašīnā esi mācījies un darījis un gājis uz to, ka tu būsi mūziķis, tu būsi mākslinieks kaut kādā konkrētā žanrā, tad, ja tev pēc 4 gadiem norauj no tā un iedod papīru par to, ka tu tagad esi profesionāls mūziku dziedātājs, tad gribas vēl. Man vismaz ar to nebija gana. Un es sapratu, ka tajā žanrā ir kaut kas vēl vairāk. Un kāpēc viņi pasaulē var tā, ka viņi dzied un dejo un spēlē. Un tas tevi aizrauj tādā līmenī, kas man nav skaidrs, kā cilvēks vienkārši stāvēt uz skatuves un tev vienkārši aizraut ar emociju tik ļoti dziļā līmenī. Un tad es gribēju saprast, kā to var izdarīt. Latvijā tādas izglītības iespējas nav. Bet tad nākotne? Latvija, Ņujorka? Es gribētu sapļot un cerēt, ka gan. Jo man liekas, Latvijā ir šausmīgi daudz varoši cilvēki. Un ja mēs varam katru gadu uzņemt Rīgas Doma koru skolā un vēl citās mūzikas vidusskolās tik jaudīgus jauniešus, ja ar pareizajām zināšanām, viņi arī varētu darīt. Ja mēs varam, cik tur tos 1000 cilvēkus cīnās cilvēki, lai tiktu vispār dziesmu svētkos uz caurtām skatēm, un visi dzied. Tas ir briesmīgi. Briesmīgi, saka nopietni. Bet pasaules mums skatās un domā, kāpēc viņi vispār var dziedāt un izklausās tā kā pieklājīgi. Cilvēki maksā naudu, lai cik tur tos 1000 klausīties. Tas ir paskatīties to latviešu fetišu reāliem. 20,000 sakāt uz skatuves nodziedāt pāris dziesmas. Tas ir tā, jā. Bet skan labi. Un es domāju, un tas, man liekas, sakņojās nevis tajā, ka mēs piedzimstam ar spēju dziedāt četrbalsīgi tautas dziesmas, bet tas ir tāpēc, ka mums ir izglītība, tas ir mums apkārt un mums to iemāc. Es vispār nedziedāt nevienā balsī, tā kā es piedzimstu. Viņš nedzied nevienā balsī, bet dziedāja korī, tā kā arī tādus tur ieintegrē. Un arī dziesmu svētkos. Arī dziesmu svētkos, jā, tieši tā. Bet valodas barjera nebūtu Ņujorkā, jā? Kaut kādā mērā noteikti ir. Es teiktu, ka man mazliet paveicās. Es bērnībā biju ļoti atkarīga no Disney Channel. Un tad, es arī, un viņš arī, bet viņu angļu valoda ir tikpat slikta kā manējā. Nevis runāšanas ziņā, bet izrunas ziņā. Es domāju, jo vienkārši būsim reāli, man sarunājoties, man ir vienalga, kā es skanu. Vai es tur skanu pēc latviešu angļu valodas, krievu angļu valodas, vai vienalga pēc kādas angļu valodas, bet dziedot iespējams tas varētu traucēt. Ja varbūt arī nē, es nezinu, tāpēc mēs arī prasām. Es tiešām, es nevarēšu runāt par katru cilvēku, bet man tiešām kaut kā paveicās ar to, ka man uzreiz dziedot. Pareizi angļu valodā veidos, ja? Jā. Un tad man vajag, tagad arī studiju laikā es vienkārši pievalku klāt to, kas ir vai sarunu valodā, bet es piekrītu par to, ka tad, kad es sarunājos ar cilvēkiem, tā neformālā vidē, kāda starpība, kā es skanu. Tas vienīgais tur... Tikai citam latvietiem tas ir svarīgi. Es zinu, kā amerikāņiem tas arī ir tā patīkami, jo tad viņi tā, no kurienes tu esi? Tad ir tā, jauki, tu esi tāds malacīts, tu pamanīji. Kā viņiem ir, tu teiksim, tu Ņujorkā viņiem esi tāds vairāk, tāds aborigēns, vai viņi tā kā, viņi zina, kas mēram ir šī Austruma Eiropa, no kurienes nāc, vai tas ir viņiem kaut eksotika ļoti liela? Par Krievu nesauc to? Nē, bet tad, kad es pasaku Latviju, tad ir tāds, kur tas ir, un tad es tā kā zinu, ka ir... Labāk nevajag sākt šo jāstāstīt. Bet, tāpēc, ka vienmēr tā kā, so that's next to Russia. Tad, jā, ir, bet ir vēl. Jo tad es vienmēr sāku, blakus Lietuvai
Igaunijai, tur tās Skandināvu Skandināvs, valstis. viņas ir Zviedriņas, ir. Ratu reizi zinu, jā. Bet es neteiktu, ka es jūtos baigi kā tāds outsiders. Tāpēc, ka it īpaši Ņujorkā, tāpēc, ka tur cilvēki ir tiešām no visurienes. Jā, tā tomēr un viņi ir lielākoties īstenībā šausmīgi labdabīgi un tā kā jauki. Un tiešām, mēs to ņemam, man liekas, kā latvieši. Mēs reiz meklējam kaut kādu konfliktu situāciju. Mēs domājam, tas ir saldais ēdiens. Tieši tā, kur kāda, ieriep, teiksim tā, vai ne? Latviešu mīļākais ēdiens, rožas latvietis. Bet, tā kā viņiem tas nav vispār ļaundabīgi, un viņi jautā, tāpēc, ka viņiem tiešām tā ir spēle. Kas tas pa akcentu? Es varbūt varu izdomāt. Nē, tu nevar izdomāt, tāpēc, ka tu nezini, kas ir Latvija. Bet, izglītība. Pārņemsim to izglītības sistēmu, lai mums ar tā ir. Tur ir kaut kā. Pie izglītības. Pastāst, kā ir studēt Ņujorkā. Pa studijām tieši. Varbūt uzreiz kontekstā. Kas ir citādāk? Ne? Citādāk, kā Latvijā. Bet Latvijā Emīlija nav studējusi. Viņa mācījās Domkoras skolā. Viņa teica, ka tas ir tikpat kā studējis. Tu klausies? Klausos. Strādā? Es uzmanīgi klausos. Labi, vari pastāstīt brīvi, bet iemet arī to salīdzinošo daļu. Varbūt es domāju, ka varbūt būtu interesanti. Man liekas, viena liela atšķirība ir tā, ka man liekas, pedagogi ļoti apzinās to, ka studenti par studijām maksā. Cik tas jāmaksā tur ir tagad? Tad nav iegājot gata mīļākā tēmā. Labi, pasaka viens cipar, es neprasīju. Nav viens cipars. Daudzi konsekventi cipari pēc kārtas. Cik tas ir? Studijas izmaksā tagad jau bišķīt vairāk, man liekas, tāpēc, ka katru gadu tā studija cena aug, jo inflācija. Būtībā $50,000 gadā. Gatim tādu ciparu nesapratam. Es piekrītu. Pēc tam Latvijas teātra atstīs ātrāk. Bet pirmajā gadā tev tos pusi, tā kā nosacījās. Man skola piešķīra visiem 4 gadiem stipendiju. Nē, pusi, 25,000. 25 reiz 4 ir cik? 100. Kuram tad tā matemātika libo? Man ir švakarāk, es dzirdu šitādus skaits. Jā, es piekrītu, jo tās ir summas, ko, man liekas, normāls latvietis nevar pat iedomāties, un to pat nevar super bingo uzvarēt. Tā kā, par ko mēs runājam? Nav jāiks piedalīties super bingo visu. Ja jūs gribat studēt Amerikā, super bingo būs par maz. Bet tur tie jackpoti lielie, tur varbūt var. Tikai jā, Viking Loto. Redz. Bet... jā, tāpēc, ka viņiem ir pilnīgi cita sistēma, viņiem ir pilnīgi cita naudas vērtība. Bet tas, kas ir, man liekas, kas man likās, ka viņiem tad, ja jau tās ir tās cenas, tad viņiem tā ir tā kā pieņemama summa. Bet studējot, es saprotu, ka arī amerikāņu tādam vidusmēra ģimenei tas ir ļoti daudz. Tā nav summa, ko var atļauties. Ir ļoti daudz visādi stipendiju varianti. Lielākoties viņi ir tikai amerikāņu studentiem. Pēc, ka, lai no pārējās pasaules brauc un maksā paši. Kāpēc viņiem ir kaut kas jāiet? Bet pareizi teici, attiecīgi, ja tādu naudu maksā, tad tur ir tomēr cita attieksme. No tiem tur ir cita attieksme. Tur ir daudz, vispār, es teiktu, pozitīvāka attieksme pret mācīšanos. Tas nav tāds vienkārši darbs. Kas ir forši, bet tieši mūziklos, kas ir forši, ko es ļoti novērtēju, un es redzu, kur tā nauda tiek arī ieguldīta. Mums katru gadu kopā sanāk ir 5 izrādes, katrs piedalās vismaz vienā. Tā nav visās nodaļās. Citās nodaļās ir tāda, ka uz katru izrādi ir atlase, netiec, pats vainīgs, un ir cilvēks pabeidz, samaksā tikpat daudz naudu, pabeidz 4 gadus un nevienu reizi nav spēlējis šī izrādē. Mums ir vismaz apsolīts, ka gadā tu esi vismaz vienā izrādē. Izrādes, mums ir vairākas zāles, bet 2 izrādes gadā ir skolas galvenajā zālē. Tur ir, manuprāt, 500 vietas, tā kā normāla zāle, ar gaismas skaņa, tā kā profesionālos teātros. Tā kā lieta kultūras pilsētā. Būtībā, jā. Tāpēc, ka mums tā skola ir ne tikai, mums skolā ir ne tikai mūzika nodaļa, bet arī akadēmiskā mūzika un džeza mūzika un viss kas. Tad mums tajās izrādēs ir kaut kā 25 cilvēku orķestris, kas spēlē. Kas ir būtībā profesionāli mūziķi. Un režisori un visa radošā komanda tiek pieaicināti no malas. Piemēram,
šajā aizvadītajā mācību gadā mums bija režisore un horeogrāfa izrādēji. Un viņa pabeidza ar mums izrādi, un pēc 2 mēnešiem viņa bija horeogrāfa izrādē Broadwayā. Un tā kā mēs ejam pēc tam ciemos uz viņas izrādi. Jā, tas ir tiešām tiekat pie tiem īstajiem cilvēkiem, nevis pie kaut kādiem tur kaktu, krūmu, tādiem kā Andris. Bet Andrim ir atlaide. Viņš pa 17,000 gadā jūs apmācīs. Viņš mierīgi apmācīs, jā. Visu to pašu. Bišķi švakākā līmenī. 17,000? Nē, tas ir 50% atlaide. 34 oriģināla cena. Ierakstot promo kodu, ja ierakstot, jūs dabūsiet vēl atlaidi, un pat 13 jums izies gads pie Andri Iezika cauri, ja? Bučas pieras. Jā, 5 gadu kurs, un pēc tam pie Latvijas labākiem Broadway speciālistiem arī jūs tiksiet klāt. Jā. Liena Šomas Un kristāli. Kristāli. Wow, bet vispār ir diezgan atšķirība. Bet vispār ļoti interesanti, jā, jo es domāju vienkārši no savas perspektīvas. Es laikam nekad negribētu riskēt teiksim, tādā ziņā tādu naudu tu ieguldīt, tev tiešām ir jāgrib, man liekas, to darīt. Jo es vienkārši domāju, ja tas vēl ir jāatmaksā, Dievs nedod. Ja tev vecāki apmaksā, perfekti. Nē. Ja pašam jādara, tad tas ir tāds liela apņēmība. Bet es absolūti zināju, ka tas ir tas, ko es vēlos darīt. Un tas ir tas, ko es vēlos iemācīties un saprast, kā to dara. Tas ir... es tiešām, man ir tā nav ne vecāku nauda, man tiešām esmu, tas viss ir kaut kādā... Kredīts bankā. Negluži, bet viens no lielākajiem atbalstiem ir bijis tiešām labdarības un cilvēku atbalsts. Teikt, jau tā ir kā tradīcija, katru reizi, kad esmu Latvijā, es taisu labdarības koncertus. Un tad sanāk tāda atgriezeniskā saikne, kā es varu padalīties ar to, ko es tur daru, ko es tur mācos, iepazīstināt ar to mūziklu žanru vairāk, un cilvēki ar to, ka viņi atnāk uz tas, ko tu šobrīd šeit dari, vai ne? Tas viss būtu citur par lielu naudu, pareizi? Par ziedojumiem. Tu varētu noriklēt savu koncertu, bet no tā nav nekāda jēga, Bet varbūt 10 subscriberi atnāks. Nē, viņš jau, kamēr mēs izlaidīsim šo raidījumu, viņš jau būs sen beidzies. Bet tad uz Ziemassvētku koncertu. Noreklamē, lai zina. Noreklamē visai. Uz Ziemassvētku koncertu tad varēs nākt. Tas formāts tam koncertam kāds, tas ir tā kā vairāk stāsti dalies, un ja tas ir tiešām vairāk tikai koncerts? Tas ir gan. Tas ir, man liekas, ir interesanti ne tikai klausīties dziesmas, par kurām tu neko nezini, bet ir kaut kas arī jāsaprot. Un, man liekas, mūzikli balstās uz stāstiem. Jo dziesmas un dejas un viss kaut kas ir foršs, bet ja nav labs stāsts apakšā, tad tas... Ar dzīvo mūziku? Jā, ar dzīvo mūziku. Kurā datā tev būs? 7. augustā. Cik tur jāmaksā? Dārgu uzreiz. 25,000. 25,000. Neatnes mums biļetes tā kā... Nē, cik tur ir? Basā gadījā? Viss ir tikai ciparos, jā? Šausmīgi grūti. Ir e-kasē jāiet un jāpaskatās e-kas.lv. Kurā vietā notiek? Oratorijā. 7. augusts, Oratorijā. Kur tas ir? Sporta iela 2. Pie mājām manā. Pasies vispār ideāli. Bet tur sēdēt var, vai ne? Šitie koncerti, kur jāstāv kājās. Ja tu gribi stāvēt kājās, nē, es negribu stāvēt kājās. Paņem krāslu līdzi. Nē, bet tas ir vēl labāk, ja es redzu, ka kāds cits stāv kājās. Man reāli tas patīk, man koncerts. Vēlams tikai koncerta beigās stāvēt kājās, ja? Tur obligāti jāaplaudē kaut. Šitas ir dealbreakers. Nē. Forši. Bet jā, tā kā tas prieks par apņēmību, atklāt sakot. Man tādas nekad nebūtu. Man vēl tagad būtu bailes. Nekad mūžā neuzņemtos tādas saistības. Motivācijas trūkums nav, vai ne? Es kaut kādā mērā piekrītu par to, ka ir baigā uzticēšanās, un es neesmu tā kā cilvēks, kas varētu vienkārši braukt un darīt, bez nekādas informācijas. Tāpēc arī man kaut kādā mērā paveicās ar pandēmiju, man liekas, tās 2 vārdus salikt vienā teikumā kopā, tas ir wow. Bet es tieši pandēmijas laikā absolvēju vidusskolu un neaizbraucu tālāk, nekur studēt, neiestājos nekur. Un kas bija īstenībā ļoti vērtīgi, jo man bija laiks apdomāt, ko es tiešām vēlos. Un es varēju tiešām izpētīt, un man ir viens paziņa, kas dzīvo Kalifornijā. Viņš arī ir mūziklu mākslinieks, viņš ir amerikānis. Un viņš man varēja ieteikt visādas skolas, un viņš īstenībā man sakontaktēja ar aktiermeistrības skolu tajā skolā, kur tagad mācos. Un iemesls, kāpēc izvēlējos tieši to skolu, jo es biju uzņemta arī vēl vienā skolā, Ņujorkā, bija tas, ka mēs vienkārši Zoomā sazinājāmies uz kaut kādām 20 minūtēm,
un viņas cilvēcība un tā kā tiešām interese par to, ka, lai man sanāk, un tas, kā viņi stāstīja par to skolu, tas man pārliecināja. Protams, pa 25,000 gadā viņiem būtu jāspēj pārliecināt. Bet īstenībā, tā kā ne visās skolās tā ir. Jā, skaidrs tev saprot. Ir īpaši muzikālā teātra tā kā nodaļās, jo tās nodaļas ir šausmīgi pieprasītas. Tā kā, arī tie cilvēki, tas apjoms ar cilvēkiem, kas stājās, tas Latvijā liekas kā reāli crazy. Jo, manuprāt, uz manu gadu stājās, mēs tieši ar kursabiedriem kaut kad runājām, jo es nezināju par šos ciparus. Man liekas, tas cipars daudz mazāks. Bet viņi teica, ka uz mūsu gadu stājās 3000 studentu un uzņēma 30. Jā, kad jūs tas baigi maz, jā. Un tā vēl ir salīdzinoši, tā kā, ir kaut kādi top 10 saraksti ar tām skolām. Un tā pat nav, tā kā, viena no tām skolām. Tas man liekas ļoti, ļoti interesanti. Tā kā mēs runājam par to, ka grūti tikt Harvardās un Jēlās. Bet tā kā nav viena no top 10 skolām tieši muzikālam teātrim vai vispār? Muzikālam teātrim tās top 10 skolas lielākoties ir kaut kādos laukos, godīgi sakot. Kāpēc tā? Es īstenībā nezinu. Bet tiešām, tā kā, piemēram, kas ir viena skola, kas tiešām skaitās top no top. Un tiešām tur tagad jau industrijā ir tāds pieņēmums, ka ir absolvents tajā skolā, tad pat aiz to var ņemt. Bet viņi ir kaut kādā, Čikāgas, kaut kādā tur. Jā, tur. Tas nav variants. Jā. Jo es sapratu, ja es braucu no Latvijas, tad es gribu redzēt arī tā kā izrādes, es gribu redzēt, kā notiek. Būtu loģiski, ja tu tā kā gribi būt Brodvejā, tad tev jābūt Brodvejā, jāmācās. Kalifornijā notiek kaut kas ap šito? Kalifornijā vairāk ir kino un televīzija. Tur baigām izkast. Un es nevaru nepiekrist. Kalifornija nav variants. Jo īstenībā tas, man liekas, bet tur lētāk dzīvošana, tur telti uzslēj un uz ielas blakus pārējiem. Tu uzslēj telti un nākamā brīdī tur jau kā dzīvot tajā teltī. Skaidrs. Jā, jo es nesen biju aizbraukusi uz Kaliforniju un es tiešām biju pārsteigta, ka tur tās teltas tiešām ir visu. Protams. Tur atkal narkotikas ir droši lietot. Tikai tajās teltīs. Teltīs, blakus teltīm. Jā, jo tur... Jo visi runā par to, ka Ņujorkā ir šausmīgi daudz bezpajumtnieku un viss kaut kas. Bet tu tā nejūti to apjomu, jo, man liekas, Kalifornijā ir izteiktāk tas kontrasts, jo tur būs, kaut kāds ārkārtīgi glauns, glauna viesnīca, un tur blakus ir vienkārši telts. Ok, forši. Labi. Tur ir vairāk kā Rīgā, vai ne? Bezpajumtnieki. Vismaz par 3 vairāk. Slightly, jā. Skaidrs. Kā vispār, kas vēl, bija jāizdara, lai iestātos tādā skolā, kas tur bija tev kāds pārunas, tev bija droši vien jāsūt kaut kādu video, kaut kas kā tu dziedi? Jā. Zūmā bija jādzied arī? Man bija, tāpēc, ka otrā kārta parasti klātienē, bet tajā brīdī tādas opcijas nebija, jo pandēmija. Izmanto jāī? Vienkārši, ka palaiž balsu. Tā bija sliktā. Jā, tas tagad arī nav paklābi. Ja neataisnība. Bet jā, un bija jāsūt videoklipi, un tāpēc, ka tas konkurss ir tik ļoti liels un tik daudz to gribētāju, uz citām, tāpēc, ka man kolēģi stājās tajā brīdī uz citām mūzikas skolām un citiem žanriem. Un parasti ir tā, ka, tur džezisti sūta tur kaut kādus 6 minūšu videoklipu, kur viņi tur improvizē un spēlē un tiešām var parādīt savu varēšanu. Mūzikliem ir minūtes garš dziesmas fragments, tu pat visu dziesmu nevar noziedāt. Minūtes garš monologs. Uzreiz nākamo. Jā, ir tā kā, ko tu vari parādīt minūtē? Minūtes garš monologs, un tad vajag dejas kaut kādu fragmentu. Dejas fragmentu? Absolūti. Bez dejas nevar. Jā. Andri, tu tur nevar. Viņš gan ļoti zolīdi izskatās triko, viņš vienreiz uzstājās. Tā, ka viņi varbūt pat deju tā paņemtu. Kā tā? Tad varbūt taisim to pieteikumu. Nē, noteikti ar Andru vienmēr var visu sadarīt. Viņš jau labs puisis. Viņš aizlaidīsim Ņujorku arī pa puscenu. Viņš ieslidināsim viņu iekšā. Bet mēs neesam pējuši par svarīgāko par tavu muziķis karjeru, vai tev jau tāda ir izveidojusies? Ir jau vispār, ja tu par koncertu runāji?
es gribētu teikt, ka kaut kādā mērā es esmu iesākusi savu mūziķu karjeru. Un pozitīvi ir tas, ka gan šeit, gan arī mazliet Amerikā. Man šajā aizdītajā jūnijā bija iespēja pirmo reizi piedalīties profesionālā izrādē, kas bija ārpus skolas. Tā kā, vienkārši neatkarīgs teātris Ņūdžersijā, iestudēju izrādi. Un, tad man bija iespēja tur spēlēt. Tur kaut ko arī maksāja tev par to? Tas bija tā kā... Jā. Tas nebija brīvprātīgi. Ko tu vari zināt? Jā. Tieši tā. Ar Raimondu Pāvlis jūs spēlēs? Nav sanācis. Tad steigu. Pēdējā gada. Vispār ir jāpasteidzās, es piekrītu. Bet tas ir... Tā ir, man liekas, bija baigi forša perspektīva un saprast, ka ārpus skolas kaut kas notiek un ir iespējams tur arī tikt un redzēt un piedalīties un satikt citus cilvēkus un redzēt, kā tad tās spējas var pielietot arī praktiski. Kā sauc to pasākumu, kur tu piedalījies? Ir tāds mūzikls Pepin. Saka, tas, ka es nezinu, tas jau neko nezinu. Tas nav viens no mūzikliem, kas ir līdz Latvijai atceļojis, bet tu atnāksi uz koncertu un kaut ko nodziedāšu no tās izrādes. Absolūti. Man patiks? Es domāju, ka noteikti. Tur arī idejas ir? Šaubu nav. Ko tad? Nestāvēs jau uz vietas. Šitā ir pavadošā grupa ar ideju? Kā sarunā? Instrumentālisti. Nē, bet tas būtu reāli iespaidīgi. Tas būtu iespaidīgi, jā. Īstenībā ir tāda izrāde Čikāga, kas ir viens zināms mūzikls pasaulē. Ja? Tas man bija pārsteigums, ka tā filma izrādās bija kaut kāds slavens mūzikls. Kur filma? Viņi kā filmu uzņēma kaut kādā gada. Tad 2000. Jā. Es biju pārsteigts, es domāju, ka tā vienkārši filma kaut kādā. Nē, tas ir ļoti zināms mūzikas pasaulē. Un viņiem uz skatuves ir big bands. Un viņi, tad, kad izrāde beidzās, viņiem ir tā kā playoffs. Kad it kā cilvēki iet projām vispār. Bet viņi tā kā reāli trompetisti ceļās kājās, viņiem ar horeogrāfiju un viss tur notiek. Tāds, wow, ok. Kur tad es iešu, ja viņi vēl dejo? Kurš? Jā. Tā kā mūziķi arī var pakustēties. Latvijas to neesmu redzējis. Vairākus koncertiem. Latvijā jau vadu sāc tīt, kamēr no pēdējā dziesma iet. Tu jau mašīnu piestartē, ka tu jūti. jūti. Paši spēlē vienmēr, kad no pēdējā dziesmā Soņš gāja gads, jo nots aiztais, ja saliks somu, un jau stāvēs skaties, parasti gatavs iet projām. Nē, pareizi, tev taču jāpaspēj tur ir. Jā, pēdējais autobus aizies. Tieši tā. Pastāst, varbūt, nezinu, kāda ir tā ikdiena, tās studijas, vispār kā tas ir, kas tur notiek, cik smagi tas ir, ko tev māca. Mūziku, kas tas ir? Nē, skaidrs, bet klausies, tu atnāc nesagatavojies, un tad viņam mūziķos. Es saprotu, ka mūzika, viņi nedzied tieši tā, katru dienu nedzied kaut kādu mūzikas skaņu to te. Bet dzied katru dienu mūzikas skaņas? Diemžēl, nē, vajadzētu. Tas studijas, es teikšu, kā ir, pēc Rīgas domkurs skolas viss ir medusmaiz lielos vilcienos. Cik tu maksātu būt gatavu par Rīgas domkurs skolu, ja būtu jāmaksā? Novērtē, ja tas maksā 50 štukas, cik tu būtu gatavu maksāt par Rīgas matemātiku mācīt? Tad būtu cits saruna. Ja būtu normāli matemātiku mācīt, tad arī būtu 50,000. Tas pats, jā? Es domāju, ka absolūti. Bet, respektīvi, mūsu studijas sākās apmēram 9 no rīta. Vai vēl reāli? Tas jau pavēl. Kas tas tāds izlaidība ir? Par ko tu maksā viņiem? Es ceru, ka kaut kādu protestu es iesniegus par šito muļķību. Absolūti. Un tad mums ir... Bet tur nav tā, ka jābūt, sākās 9, bet te jau... 6:30, lai iesildīt balsi. Ka baletniekiem jau visur, lai kur viņi mācījos, vienmēr jau 6 jāstāk jau sildīties. Mums nav tik traki, bet ir ļoti konkrēts noteikums, ka visur ir jābūt vismaz 10 minūtes pirms. 10 minūtes. Bet tas ir tiešām ļoti nopietns noteikums, jo tas ir arī industrijas standarts. Ja tu esi 10 minūtes pirms, tad tu esi laikā. Ja tu esi laikā, tad tu esi nokavējis. Ja tu esi 10 minūtes pa vēlu, tad tu esi atlaists. Un tāds tiešām Latvijā grūti atlaist. Latvijā tas nav variants, jā. Tāpēc, ka nav nemaksā. Bet valstī, kur ir šausmīgi daudz gribētāju un visi ir aizvietojami, tas diezgan labi arī strādā. Kad tev, Andri, pēdējo reizi kāds bijis laikā uz soundchecku? Padomā. Saki, runā. Kur? 1900. Laikā. Vai tev visi ierod labi? Vai tev grupas Latvijā parasti ierodas laikā uz soundchecku? Kā kur? Citas skrien uz nākamo pasākumu. Kā sanāk, tā sanāk. Tu man vari atbildēt vienkāršā valodā, jā vai nē? Ir dažādi. Okay.
Bet, jā, protams, vienmēr kāds, kas kavē. Tā notiek, jā. Kas ir? Grib no manis. Es tikai tā iesaistīju, senāk, nebija runājis. Bet vispār es piekrītu, vajadzētu. Es esmu ļoti par to laika menedžmentu disciplīnu, to vajadzētu ekonomiski kaut kā sodīt. Baidzot sodīt, var brīniski arī tā skatā. Ja tur tā nokavē grupa to soundcheck, tad tur kāda 10% vai 15% no honorāra. Baigi, tur 2 eiro nekad nemainīs. 15 vai 12. Bet tā kaut ko jāsaka. Ģitāru pacelīt pār šitā uz pusēm un viss. Šausmas. Nē, bet tas ir labi, ka tā ir. Jā, tas ir laiks un nauda. Tas īstenībā viss atgriežas pie kapitāla. Jā, protams. Labi, es pārtaucu, tad bija maz atkāpīt liriski. Absolūti. Tad 10 minūtes pirms tam, tad 8:50. Jā. Mums ir katru dienu, protams, savas lietas, un katru gadu ir savas lietas, bet ir dejošanas nodarbības 3 līdz 5 reizes nedēļā. Ir tā kā tieši muzikālā teātra dēļa, ir tad balets vai steps. Vai? Nav abi? Vienlaicīgi nav. Šoki. Jā, piekrīt. To vajadzētu uzlabot. Bet, ja sarunā, tad ir. Okay, tu raksti, te nākamajā iesniegumā šito tu piemini, ka vajadzētu ko obligāti prasību, kā abas divas. Tad mums ir individuālās, vokālās nodarbības 1 reizi nedēļā. 1 reizi nedēļā? Jā, 50 minūtes. Un otra lieta, kas vispār ir jāsaprot, viņiem mūzikas izglītība ir pilnīgi cita vērtība. Tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ka mēs no 1. klases varam iet dziedāt korī, un tad iet kaut kur mūzikas skolā un viss kaut kas, un tur visam cenas ir daudzreiz dārgākas. Jā, skaidrs. Jā, un vokālās privātstundas vispār ir tā kā zelta vērtējumā. Piefiksē šito. Un tāpēc, jā, mums ir 1 reize nedēļā 50 minūtes, kas īstenībā ir salīdzinoši daudz. Šausmīgi maz izklausās. Es piekrītu, jo mums, piemēram, Rīgas Domkurs skolā bija 2 reizes nedēļā pa stundai būtībā. 40 minūtes, 50 minūtes. Arī jau maz. Bet tur ir 1 reize nedēļā 50 minūtes. Būtu jau katru dienu tomēr jādara. Bet tas ir pats savas laimes galais. Tad mums ir vai no ansambļa nodarbības. Interesanti. Tikai 1. gadā ir mūzikas teorija muzikālā teātra nodaļā. Un tad ir kā ir. Un tur arī māca tikai pašus pamatus. Vispār man ir žēl manus kolēģus. Kur tad tā nauda pazūdis? Tas var būt 50 štuks pazūdis. Kā tad tam dzied, ja viņi tā švaka? Tā arī dzied. Bet tur tā lieta, viņi dzied ļoti labi. Viņi ir iemācījušies pēc ierakstiem, vai pēc, tā kā ar vokāliem pedagogiem, un kas ir ļoti atšķirīgi no Latvijas, jo Latvijā tiešām mēs, visās mūzikas skolās visur tiešām, māca mūzikas teoriju un mācās pēc notīm. Dejošana 3 reizes nedēļā, 1 reize nedēļā dziedāšanas stundiņu. Jā. Un? Tad, kas mums vēl ir? Mums ir, kas mums šajā gadā bija? Pusdienas? Šaubu nav. Es gribētu, cik jums gara tā diena sanāk tur? Mums sanāk, kā kurš saliek, bet līdz kaut kādiem 4, dažreiz 6. Tad jau tīri, diena būtībā tāpēc sanāk. Un tur sanāk kaut kādas pauzes pa vidu. Un pēc tam sanāk papildus būtībā katru dienu jādzied mājas pašam. Absolūti. Un viss kaut kas jādara pašam. Un tad, kad tu esi izrādē, vai mēģinājumos izrādēji, tad no 7 līdz 10:30 vakarā, katru darbdienas vakaru ir mēģinājumi. Ok, tad jau sanāk diezgan. Jā, tā kā ir, tad, kad jūs izrādāt, tad tiešām ir jāatrod laiks, kad darīt lietas. Bet Domkurs skolā jau arī, tu droši vien piedalījies kaut kādās izrādēs, vai ne? Šeit Latvijā. Tajā pašā kaut kā mums bija. Lūk. Kāda ir varbūt atšķirība tām pieejām tur? Ja tas pats viens sanāk plus mīnus. Es teiktu, ka tā lielākā atšķirība ir tas, ka ir... Katram ir tiešām savs darbiņš, un viņš nelien citu darbiņā. Tas tā nebūs. Jau gan. Respektīvi, kas ir vispār profesija, kas, manuprāt, nav pietiekami attīstīta kaut vai studiju vidē Latvijā. Tieši kā mūziklos, cik man bija pieredze, ir tā kā
izrādes vadītājs, jeb stage manager, kas būtībā ir tas cilvēks, kas pārzina visu. Nevis režisors vai choreogrāfs, bet tas ir cilvēks, kas tiešām viņš taisa visus grafikus. Viņam nav nekāda ietekme, bet viņš vienkārši salīdzina. Viņš var tev atlaist? Es domāju, ka jā. Nice. Viņš var kādam uzkliegt. Var uzkliegt? Absolūti. Viņš būs tas, kas tev uzrakstīs pēc tam ēpastu un pateiks, ka nebija ok. Nē, es domāju, lielajos pasākumos Latvijā ir, teiksim, kaut kāds tur īpaši, kur baigi svarīgs tas schedules, ko, teiksim, gada balva. Protams, tur ir tāds. Jā. Un arī teātros ir izrādes. Tas ir suņa darbs tādu īstenībā darīt. Un tad pēc tam viņi arī ir tie, kas tā kā izrādē sauc visus tā kā gaismu cues un visu to. Jā, šausmīgi grūts amats. Bet jā, visiem ir baigā tiešām savs amats, un visi dara tikai to. Piemēram, režisors, kas dara savu darbu, un viņam ir asistents, kas dara kaut kādus mazākus darbiņus. Katram ir sava lietiņa, un citi nejaucās. Bet tas jau Amerikas klasika, cik es, teiksim, kaut kā, nezinu, par Ameriku, viņš tā lieta tiešām, ka viņam tagad saka, tu nedrīkst līst. Un galvenais nevis tāpēc, ka tu tā kā pats to saproti, ka tu nevari līst, bet tu zini, ka tev vienkārši neļaus ielīst. Viņš tev uzreiz pateiks. Latvijā, ja kāds laiks darīt man darbu, es teikšu, es neko neteikšu, es klusītēm aiziešu maliņā. Bet Amerikā ir kāds īpaši tādās vidēs, kur ir cīņa par, teiksim, nezinu, ko tai muzikālais teātris vai medicīnā, ja kāds tev sāks kaut ko tavā vietā līst, viss. Un tas, kas ir lielākais, tiešām tāds sarkans liels nē, ir, ka aktieris citam aktierim teiks komentārus. Labi vai slikti, nav tava daļa. Okay. Tā kā, un arī, piemēram, ja tu esi skatuves un mēģinājums un liek kaut kādas lietas, un tā kā tu zini, ka tev blakus cilvēks nav pareizajā vietā. Tev tā kā, tu nedrīkst neko teikt. Tev ir jāgaida, kamēr tev režisors vai vienalga, kura darbiņš tas ir, viņš pateiks, ka viņš nav īstajā vietā. Cik gadus tu jau tur mācījusies? 3. Cik tev palikuši? 1. Ko tu pēc tam darīsi? Tas ir ļoti labs jautājums. Sākšu ar to, ka dabūšu diplomu. Nē, tas jau to jābeidz. Uz Latviju un dziedāt grupā Mother. Okay. Bet... Un tā jūs tā naudu ātri atstīsiet. 30 eiro pa koncertu, uz 5. Uz kādiem 5? Uz grupai 7 cilvēku. Sorry, tad jāņem 3,5, lai vieglāk dalās pa 5 katram. Visu cieņu. Jā, Latvijā tā industrija, tā švaka, es domāju, vispār. Man liekas, viņa attīstās. Lēnā garā, un cilvēkiem tiešām arī vairāk interesē. Tiešām? Man tā tiešām šķiet. Es domāju, viņa attīstījās tikai pateicoties Domkora skolai. Negribu slavēt Domkora skolu, bet reāli... Mēs negribam slavēt, bet reāli... Slavē. Tur tie producenti saprata... Tikai matemātikas nodarbojas. Tas ir nenācies Domkora skolu, tur matemātika baigšu vakā līmeni. Tas ir tā kā stūrakmens Domkora skolai. Būs slikta matemātika. Taču subject vektori. Bet es domāju, ka vienkārši tie producenti redzēja, ka var nosmelt vienkārši tos skolēnus no tās skolas. Un viņi vienkārši tur bija redzams, ka tur aizgāja uz urā uzreiz visu. Absolūti. Bet vai Latvijā vispār tā industrija veidosies? Industrija nav nevienā līmenī. Kur tur Latvijā industrija? Es domāju, tur, kā Emīlija teica, tur tādā Baltijas līmenī. Es pat domāju, kādā valodā līmenī. Angliski. Protams, ka angliski. Kāda latviski nebrauc kalpā, nedziedās zviedriem. Nevar. Zviedriski? Lai mācās tie jau haidīja visas tās 7 valodas, kas mums te ir. Nav tā. Skaidrs. Kāpēc tev Brodvejā iet tas Karalis Lauve, kur viņš Londonā iet 50 gadus? Jo tāpēc, ka visi grib redzēt to Karali Lauvu, viņam kalpēnu. Nē, tam es pilnīgi piekrītu. Jautājums, vai būtu vispār ļoti interesanti, ja kāds uzņemtos un to pamēģinātu. Piemēram, Baltija, protams, ir pa mazu, bet Baltija plus Skandināvija vai Baltija plus kaut kas Vācija. Būtu interesanti redzēt, vai tas var iziet cauri. Es to nekad mūžā nedarīšu, un es nekādā veidā arī netaisu finansiāli atbalstīt, bet lai vispār tas būtu interesanti. Tas ir žanrs, kas cilvēkiem, tā ir kaut kādā saknē, tā ir komercija. Un cilvēkiem tas ir tiešām, arī Broadway nav jau tā, ka viņi dzīvo uz Ņujorkas iedzīvotājiem, kas nāk un skatās katru vakaru tas izrādes. Tad nevarētu 8 izrādes nedēļā novadīt viņu. Un, protams, ir izrādes, kurām nāk tiešām teātra cienītāji, un cilvēks nāk redzēt lauvu, jā. Vai kā tā lustka. Pagaidām, tu lauvas kostīmā jāsties? Nē. Tad es arī neiešu. Kāda jēga? Kāds sakars reāli? Dejas ir dziesmas, kostīmi? Kaķos taču ir. Absolūti. Nē, Karalis Lauva tur ir tā kā lelles un viss kaut kas tāds. Tas ir vispār jāredz. Tas nav priekšgad. Tas ir leļu teātris tagad. Ar zeķītēm, jā. Man likās, ka es vismaz fundamentāli kaut kā tā kā teorētiski tos žanrus, man teikt, visi vienā žanrā.
dzied, spēlējas ar lēlēm, taisa šitos trikus maģijas. Tāpēc tas žanrs ir tik unikāls, tāpēc, ka tur ir apvienot tiešām... Akrobāts pa viru brauc? Ir arī tāds izrādes. Aladinā tev patīk, tas skatījos, tur viņš izbrauc pēc džīns, ka viņš pirmoreiz parādās, viņš tā izbrauc ārā no zemes. Tur skatīties to lampu var papājāt vienkārši tā? Pēc tam var nopirkt turnīru. Absolūti. Mājās papājās Ko lampu. pa 25,000 nestrunāšu. Skaidrs. Man liekas, ka Latvijā tagad tā bišķi izklaida, un Latvijā tās visas muzikālās izrādes, viņas tomēr uz kaut kādu smelda. Uz nopietnību. Tāpēc, ka latviešu tautā tas ir mūsu kodeks. Nu jā, mēs nevaram bez tā. Bet varbūt vajag uztaisīt kaut kādu lauku sētu vai kaut kas tāds, bet muziklā vienkārši. Par šito es domāju, lauku sēts vai tā muzikla, tas būtu labi. Nu, bet ja mēs tā paskatāmies, tās skrodardienas silvašos ir potenciāls. Tas ir potenciāls. Nu, kā tautai patīk. Nu, cik gadus mums var spēlēt. Jā, tur jāņem tās materiāls. Jā. Bet tad lauku sēta, tas ir populārākais. Jo nekas jau nav uzrakstīts, vai mums ir kaut kas, izņemot labi no to pūtu vējiņu, kas ir uzrakstīts pēdējos kādos gados. Pēc tagad joprojām aizgāja pārpliši tas Sfinks, kas jau bija pirms 20 gadiem. Jā, tur. Jā, bet kaut ko jau... Bet man liekas... nevajag neko rakstīt jaunu. Vajag rakstīt. Vajag rakstīt jaunu, un man liekas arī būtu forši... tā kā bieži vien tas ir tas traucēklis tā valoda. Tā kā iestudēsim pasaules mūzikus, bet tā kā... Kurš jā. Beidzot laist šo tā kā operā. Tītru mašīnu, obligāti. Kas īstenībā ir labs variants. Jūs tad gan turistiem, gan vietējiem. Bet operās taču viss iet kaut kāda itāļu valoda. Bet otrs variants ir, tad, kad mūziklus tulko, tad ir uzreiz visi saprot un visiem ir interesanti. Un nacionālā teātrī kaut kas ir tulkots. Lai Latvijā uzvest manu mīļāko mūziklu, Jesus Christ Superstar. Protams. Es būtu gatavs kā sponsors. Gaidīju, ka šis mūzikls tiks iesaistīts. Bet latviski. Jēzus Kristus supersveiks. Ideāli. Respektīvi, tas ir tāds tā kā, tev nav kur naudu likt, tad tu esi izlēms šis būs tas, ko tu teiksi, piemēram... Nē, bet kā tur vēl baznīca piesaistīs? Un baznīcai, es domāju, baznīca par to nemaksās. Bet ja mēs uzvedam baznīcas neaplieka nodokli, tur uzreiz mēs iekonomējam. Tur ir es neesmu pārēncās, bet jautājums ir cits īsti, mēs tagad domājam, vai tu tādu populāru mūziklu vispār var autortiesību dēļ, bet no otras puses, ja kāds tur jau sen ir nosprādis un tie 70 vai cik tur gadu pagājuši. Jā, tagad īstenībā sākās, man liekas, šie ir pirmie gadi, kad... 70 gadi bija tikai, jā? Pirmie mūzika, man liekas, ir 100. Man liekas, ir 100. Man bija mazā pa 100. No šitā klausītāji ierakstīt, kurš ir nomiris laicīgi, lai mēs varam ņemt viņu zakt viņu idejas. Jo īstenībā tā ir problēma arī... tā kā manā skolā, tad, kad ir jādabū autortiesības, tas nav vienmēr nemaz tik vienkārši. Un mēs vienmēr domājam, kāpēc operas nodaliet tik vienkārši? Tāpēc, ka viņi visi sen miruši. Tur nav nevienam jāatskaitās. Nevar operu pārtaisīt pa šitādu mūziklu? Būs haltūra. Nevajag. Būs tā kā, es biju runāju par Sfinksu, es biju Sfinksu, visu cieņu. Kas ir autors, sauc uzreiz vārdā? Biju Sfinksu. Maksims tev būs koncertā. Būs tieši tā. Maksimam pasakt no klausītāja cepur nost. Ja viņš nebūtu bijis, es būtu gājis projām. Tas pirmā cēliens būtu aizgājis. Jo visiem pārējiem visu cieņu, bet tas materiāls Lusanam, tā ir haltūra. Bet godīgi sakot, viņš būtu gājis prom, jo tur nebija reāli pareizās kūciņas. Vienkārši bet katastrofa. Maksims Busels. Viņa dēļ vien var palikt. Jā, tas bija nenopietni, jo ja nebūtu viņš bijis, tas, tā bija haltūra. Bet tieši tas muzikālais materiāls, es nebiju redzējis to veco izrādi. Kas ir autors par? Lusans. Nav, tas bija viņiem uz tā pilnīgi jūtams, uz tā kaupēna viļņa. Viņi uzrakstīja vēl vienu darbu. Lūsens ir jāicina ciemos uz studiju un ir jāprasa, kas tur bija. Viņš mums vienkārši beidzot izskaidroja, kas tur notika. Tā kā, nezinu, latviešiem tie mūzikli tādi, jā. Es domāju, kas vēl mums ir tāds lāčplēs, tas ir tā kā, tā ir neizsniedzamais kanons, jā, tas nav kas nemaz nav arī nemaz tik labs. Beidz, lāčplēs ir labs. Beidz. Viņš nav slikts. Es nesaku, viņš ir slikts, bet mans tā teikt kritērijs labam mūziklim ir tāds. Beidzot šis brīdis, kad uzzināsim Riharda Adoviča kritēriju. Mums vajag davai tev pusminūti. Ja tu vari pateikt sev domu pusminūti, tad tu vari runāt. Ja tu vari nosaukt, un tu esi dzirdējis kādu dziesmu ārpus tā mūzikla vēl 50 gadus, bet tieši jābūt hitam, ja? Tad tas ir labs. Nosaukt man hitu no šitā Sfinks. Nē, manis nav. Nav, tas vispār, tā pēdējais iespēja nemaz nebūtu. Es būtu jau gājis, jau celos, jau vilku, jau kurpis. Un viņi visi tur kaut kādām šiltavām sāka. Tāpēc, ka nebija Big Band skatus, kuram bija defilē. Visi vēl nostājās man priekšā. Es tagad nesaļos, kā es visi stāv man priekšā. Es pat neredzu, ka viņš tur kāpj. Jā, tas dibeniem atkal, jā? Atkal, jā. Besī vienkārši. Paskaties, piemēram, no Lāčplēša. Es nezinu vienīgi gudīgi. Visu skan par radio, jā. Bet es zinu viņus, es nezinu nosaukumus. Jā, tieši tā. No pasaules mūzikliem arī, paskaties, kāpēc Jesus Christ Superstar ir labākais mūzikls, jā? Tur ir hits, jā. Hiti.
Nu kā, domāju... Pat operas spokam nožēlojumam ir tas pāris hiti. Ja? Tur tāpat 3 tēmas. Es zinu to vienu tēmu. Fakti. Bet es nedomāju, ka daudz domā, ka Jesus Christ Superstar ir labākais. Labākais ever. Jā, es domāju, ka tur Nu, kurš tā domā. Es piekrītu, ka tas ir viedoklis. Nē, tie ir fakti. Tas nejauksimies kopā. Tie tomēr ir fakti. Es esmu visu savu ģimeni un gatu viņa ģimeni saslimnājis ar Jesus Christ Superstar. Saslimnājis ir spēcīgs vārds. Es esmu vienreiz noklausījis. Mums bija parasti. Bet tā kā kaut kāds oriģināls vai kaut kāds... Nu, tā šāds. Mēs darījām tā. Man atkal minūte laika. Mēs darījām tā. Tas bija kaut kāda 9. klase, 10. ka mēs bijām varbūt mazāk 8. Nē, mēs bijām diezgan jau pieauguši. Pie manis vasarā mēs dziedājām cauri, man bija visi vārdi. Nu, nots mums nevajadzēja, man tāpat nesapratu viņas visi vārdi. Mēs māvām cauri gan filmas versiju, gan oriģinālu. Tā bija. Sadalījām 2 visas lomas. Viņš paņem gandrīz visu. Es viņai vislabākās. Bet atstāja bišķi kortibalā kaut ko. Bet par Jesus Christ Superstar parunāsim nākamās sezonas sākumā, kad nāks Gžibovskis, jo, cik es atceros, tad 100. vidusskolā viņu uzveda vienreiz. Nopietni, Jesus. Nu, bet tad par ko mēs runājam? Mēs Par mūzikliem Latvijā būt 90. gadu sākumā. Bet tā ir rokopera, tāpēc nosauciet jūs savus top 3. Mūzikls? Kādus mūzikas? Es nezinu vienu, ko tu gribi no manis. Nosauciet. Andris sāk. Ko tu gribēji sauc? Nosauc 3 mūzikls, ko tu zini. Vai muzikālās izrādes? Ar savām nacionālajām saknēm. Čigānu mūzikls, lūdzu, 3. Labi, vienalga, jebkurs. Es nezinu. Es ne uz vienu nekad dzīvē neesmu bijis. Nu, ir jāsāk. Labi, biju uz to, bet es nezinu, vai to var īsti stāstīt. Tas bija... diriģents, komponists Andrejs, blā. Es ļoti aizmirsu. Nē, Brīnumputns. Tas ir mūzikls, jā. Tas ir Brīnumputns. Es biju skaņa režijā tur. Tāpēc tik slikti skanēja. Tur bija Andri, neliena akala lietās, ko tu nevari. Es ar pūtējiem sēdēju, violniekiem atsevišķi kabinetiņā strādājām pie partijām. No tā, tie nebija nostrādāt. Tu viņus nosauc tā, kā vajadzēja. Nosauc viņus pa maukām. Tad aizgāja tā lietā. Tu izmanto tik bieži šo vārdu. Nē, es mācos no labākiem. Labi, es teikšu Brīnumputnu pagaidām. Labi, gati. Es tikai to kalpēnu esmu dzirdējis. Es neesmu dzirdējis. Latviešu vai vispasaules? Es neesmu dzirdējis. Es neesmu dzirdējis. Es esmu dzirdējis Vēberam pusi, viņi visi ir neklausāmi. Nu, es nevaru nepiekrist. Viņi ir briesmīgi. Ne, Vēbers vienīgais kaut ko uzrastīs. Es nerunāju par Jesus Christ Superstar. Es dzirdēju viņu pārējos mūziklus. Ļoti švaka. Tu paklausies. Kaķis šausmīgi švaka. Viņam ir tāds pusotrs. Viņam tā kā vispār vislabākais Jesus Christ Superstars, ka es nezinu pasaulē. Kaķos varbūt ir tāda pusdziesma. Ja tā nav ko teikt, ej prom. Un operas spoks vēl klausās. Operas spokā ir tikai viena melodija. Operas spoks nebija tik operas spokā 3 tēmas un galvenā dziesma. Kas ir nozagta no Pink Floyd. Jā, ļoti labi. Malači. Bet vēl no pasaules, nezinu, to es tikai nesen atklāju, ka tas nebija vakar, bet vispār es kaut ko klausījos. Tas, kā viņš saucās, tas Hair. Tas bija revolucionārs, jo viņš arī iesāka to, ka viņi uztaisīja tomēr bišķi citādāk nekā to klasisko mūziku. Nu, ja ievilkt iekšā kādu no klasiskajiem, nu, nezinu, My Fair Lady drīzāk tad jau. Kas arī tika iestudēts vispār Rīgas Donkors skolā? To es nesadzēju. Nu, tas bija pirms... Latviešiem, protams, tur tikai 2 kalpēns. Cik klausītāji ieradās un viņi noklausījās? Uz ko? Uz to, ko jūs nosaucat. Man skaistā lēdī. Jā, My Fair Lady. Viņš bija latviski, jums, vai ne? Viņš bija, tas bija pirms, man liekas, viņi iesāka, tad, kad es vēl nebiju, bet tad bija kaut kāds vēl viens atjaunojums. Viņi spēlēja, man liekas, vairākas reizes, jo tad, kad es biju pirmajā kursā, mēs braucām, manuprāt, uz Liepājas Cinteru spēlēt. Tur bija kaut kāds vairākas izrādes, man liekas, viņi spēlēja. Jā, bija kaut kāds tāds moments. Te mums ir eksperti, lai nosauc savus top 3. Vai top 3? Es padomāšu mūzikas, ko vajag papētīt, jā? Labi. Gan subscriberiem, gan klātsošajiem. Okay. Un īstenībā sākšu ar, man liekas, šobrīd tādu labu piemēru, kas ir Hamiltons. To es nevaru paklausīties. To vajag gan noklausīties, gan var arī viņu redzēt. Viņš ir Disney+. Viņš ir iefilmēts. Ir iefilmēts. Nu jā, ja skatās ar tiem reaction videos, kas īstenībā ir viens džeks, man visu laiku tik tā kā met ārā. Viņš ir uztaisījis video klipu, kur viņš reaģē uz pilnīgi visu izrādi.
Un viņš nezina vispār, par ko ir sižets. Tas ir modē, Tas ir potenciāli mazam gati, viņš neko nav redzējis, vienkārši viņu filmēs. Un tas ir tā kā ļoti, tiešām, man ļoti patika skatīties, kā viņš kā viņš smējās, kā viņš iedziļinās stāstā un kā viņš beigās ir noraudājies pilnībā. Ok, tas nesanāks manī. Man pagaida, jā, kaut kas, ka izraudās, to izrādē. Nē, klausies. Miltons, labi. Tas ir jāredz, jā. Tad... kas vēl būtu tāds labs piemērs, kas ir viens jāredz. Tikai ir, es jau saprotu, nav jau vairāk. Čikāgu vajag papētīt un redzēt, jā. Kāpēc papētīt? Tas beig tev patīk vai nepatīk? Tev? Man ļoti patīk Čikāgu. Okay, sapratu. Man liekas, tas mūzikls ir ļoti interesants ar to, ka man vismaz kādreiz asociējās mūzikla tikai ar scenogrāfijām un krāsainiem tērpiem. Un šajā mūziklā tas elements ir būtībā izņemts, jo ir... tikai ir uz skatuves ir big bands, ir kaut kādi 8 aktieri dejotāji un tiešām visu izdara paši. Mēs runājam tagad par to tagadējo versiju, kas ietver kaut kādu... Jā, okay. Bet tas ir standarts Čikāgai. Okay. Jā, un man tas liekas ļoti iespaidīgi, cik daudz ar deju var panākt. Un tas nav tā kā kaķos ar deju. Ja? Kaķi nav nopietni. Tas ir kaut kas tāds, ko nevajag rādīt vienkārši. Tur vajag tur vajag padomāt, lai saprastu, laikam. Es nezinu. Es neesmu tādā... Man šeit, ka reiz tur pat nevajag domāt labāk, lai saprastu. Tas nav vidusmēra intelektam. Jā. Tas nav tev gatavi. Nē, tas nav. Es to nesaprotu. Un tad kas varētu būt vēl tāds labs variants? Iestudējām vispār Latvijā. Man ļoti patika. Viens no maniem favorītiem ir mūzikls Rent. Kas ir uz pop-rock mūzikas balstīts. Ļoti interesants stāsts par 90. gadiem Ņujorkā. Tur ir arī, man liekas, potenciāli tā kā hiti un zināmas dziesmas. Jā, arī ir pieejams Fox Live ir uztaisījis live versiju. YouTube'ā es pagāju paskatījos, jā. Visi YouTube'ā. Šitie visi, ko es nosaucu, ir tiešām noteikti. Čikāga vienīgais varētu būt ar tādu trīsošu roku no otrā balkona. Tas derēs. Tas jau ir pa daudz jau. Ir arī tāda lieta kā hip-hop mūzikli. Hamiltons. Jā. Kur ir tā pasauli iedrā? Tas bija šausmīgs fenomens mūziklu pasaulē un vispār popkultūrā. Viņš iznāca kaut kādā 15. gadā. Tas ir stāsts par Amerikas dibināšanas vēsturi, bet visa mūzika ir tā kā hip-hops un R&B. Un no turienes tiešām pirmo reizi pēc cik tur tiem gadu desmitiem muzikāla teātra mūzika atkal nonāca tā kā pop čārtos un billboardos. Tā kā, jā. Tas ir labi. Vēl jau ir tāda, kur viņi taisa vienkārši no, teiksim, populārām dziesmām, kur neveido jaunu stāstu, paņem vienkārši populāru mūziku, savāc visu salas kopā. Kas tagad ir šausmīgi modīgi. Tāpēc, ka to ir viegli pārdot. Raimonda Paula pa mūziku. Bet tikko operetas teātris, manuprāt, arī uztaisīja Mežrozīti ar Raimonda Paula melodiju. Viss nokrāts. To es nevaru tā klāji reklamēt, jo es neesmu pat redzējusi. Tu vajag reklamēt, ja tu neesi pats redzējis, tad tas ir visdrošāk. Tieši tā. Tas nav subjektivitātes nekādas. Tu saki, bija labi. Jā, tā jau ir. Bet, popūrī mūzikli ir ļoti modē, ir gan Moulin Rouge. Bet, zin kā, es to līdz galam neatzīstu. Moulin Rouge bija labs mūzikls, man patika. Es raudāju, kad es beigās filmā. Filma, jā, mūzikls nepatīk, jo viņi tur ir tā kā viņi salikuši ir modernāk popmūziku. Vēl citu kaut kādu? Jā, un tas nestrādā. Jo es saprotu, ka vajag noticēt, lai vispār ticētu, ka cilvēks ir uz skatuves, viņš dzied savas emocijas. Bet tad ir moments, kad ir drāma. Sižetā meita nospoilošu sižetu mazliet. Nostraucies, es neskatīšos tāpat redzēt. Viņš redzējis. Moulin Rouge? Es tos izglītojos Moulin Rouge. Ne, jo tas bija DVD laikam. Dāma uzzina, ka viņai ir tuberkulozi, ja viņa klapo asins mutautiņā, un viņa dzied Katy Perry Firework. Nestrādā. Nē. Tas nav nes. Man jau toreiz viņš paņēma pārsteigums, tikai pusfilmā saprata, ka tās ir tā kā populāras dziesmas. Man nebija, kas pirmās neuzķēja, kas nezināja tās dziesmas. Jā, Moulin Rouge bija labi. Tas tiešām bija ļoti labi. Tu redzēji Moulin Rouge? Nemaldo reāli. Kur tu viņu būtu redzējis? Savālā. Skaidrs. Ok. Ļoti labi. Jā. Mēs tagad zinām, kas ir mūzikls. Baigi daudz jādomā reāli tagad būs.
Nu, Es nezināju, ka eksistē tāds mūzikas žanrs. katru Nē, tas dienu jau nav kaut ko mūzikas žanrs, pat es pat nezinu, vairs kā viņi tagad saukt. Jā, tas ir mūzikas Tu žanrs. teici, ka tur dejo. Jā, Tu teici, ka tur dzīvnieku Nu, laikā. Mēdz. Tas filmā dejoja Džīs Kristā. Bet to tu palaid garām. un Pareizi. Jesus Christ Superstar arī pirms pāris gadiem uztaisīja live versiju ar John Legend un visādiem pipariem. Baigi labi vispār. Es nezinu, protams, es neesmu baigais fans šim mūzikam, tāpēc man arī patika. Kāpēc tu neesi fans šim mūzikam? Man liekas, bija pirms pāris dienām, bet tur bija tur jūda dziedāja tas Austrālis. Tas bija šausmīgs, tas komediāns. Tā bija kļūda. Varbūt tas kaut kāds cits, par ko tu. Nē, jo tajā versijā tieši Jūda ir viens mūziklu aktieris, kas ir šausmīgi jaudīgs. Okay, Viņš tas ir kaut kas ļoti tāds labs. labi. Tas John Legend vēl tur var strīdēties, jo, zin, kā viņu uzaicināja. Bet jautājums paliek spēkā. Kāpēc tev nepatīk pasaules labākais mūzikls? Man tas Vēbers nesaista Bet viņš vispār. 70. gados viņš Jā, izdarīja bet Vēbers. viņš jau arī salasīs viņu kopā. Viņš jau nerakstīja viņu kā beigo mūziku, tāpēc viņš tik labs viņam ir. Viņš viņu salasīja no dziesmām. Baigi viņš tur kaut ko. Es Tev nepatīk? Nu, pasaka. Nu, tāpēc, man liekas, tā. Izpildīt, Nav tur. nots izdziedāsim, saskatīsim, kur ir. Kur ir problēma? Es Kuru no Vēbera Nē, darbiem? Jesus Christ Superstars vēl var tā kā saprast. Nu, tas nav sliktākais. Bet, vai tas ir labākais mūzikls pasaulē? Nu, bet taču tev Rihards pateica, viņš strādā jau cik gadus prestižākajā Latvijas skolā Es tās lietas mūzikas, zinu, kas kā jums tur Man sanāk? liekas, man tas Vēbers, man kā mūziklu zinātājiem, jā. Man liekas, man viņš kaitina tāpēc, ka viņu liek vienā tā kā rangā ar tiešām vienu no labākajiem mūziklu komponistiem, kas ir Stevens Sondheims, kas līdz Latvijai šāds vārds, man liekas, nav atnācis. Viņš tiešām, jo viņš tiešām attīstīja to žanru pilnīgi citā līmenī un veidu, kā var rakstīt mūziku, un, kā, kas nav komerciāli līdz galam. Un tāpēc arī viņa mūzikli baigi nevienmēr ir komerciāli izdevušies. Bet viņš ir attīstījis žanru, viņš ir devis piemēru veselai paudzei. Bet Vēbers ir populārs. Jā, un tas man nepatīk, ka mēs liekam šos divus vienā Es maisā. piekrītu, Vēbers jāliek stipri virs. Vēbers veids veco darbu, to, ko parasti Briti dara. Viņi taču vienmēr viņi visu mūziku viņi paņem un pasaulē palaiž. Tā jau tie Briti, principā, bet nebija tā, ko Amerikā viņi taču to Broadway, nebija tā, ka kaut kur vēl kaut kas tāds fenomens būtu līdz tam laikam. Londonā bija kaut kāds muzikāls teātris, bet tas principā bija Broadway tikai. Jā. Un tad Vēbers sarakstīja savus visus gabalus un visu, un tas aizgāja tautiņās. Jā, tā jau ir. Tāpat kā blūzi. Amerikāņi nezināja, ka viņam ir blūzi. Līdz baltie britu zēni nesāk klausīties platēs. Tie Briti vienmēr Un atnāk un aizsūtīja paņem kaut ko. atpakaļ uz Ameriku to blūzi. Jā. Bet tas vairs nav pa mūziklēm. Tad... Pats vēsturiskais atkāp. Tā tiešām, jā. Šito reāli, es ceru, tu izgriezies Es izgriežu ārā visu, savā jā. reāli iekšā savā podkāstā un ieši beidz jaukt. Varētu arī matemātikas atkāpt, bet es mācījos Rīgas Domu skolā. Tur tāpat Tur nav jāgūt. Švaki. Nav jāgūt tiekšā. Nevajag. Nezinu, ko lai tev paprasu. Pastāst, ko pati, ko gribi. Pastāst, kāds būtu tavs novēlējums, teiksim, mūsu podkāstam, piemēram, vienalga, no Andrim, piemēram. Novēlējums ir noskatīties kādas mūzikas. 7. augustā visi. Jā, 7. augustā atnāks koncertu. Bet kā tu izlaidīsi šo pasākumu? Varbūt paspējuši. Varbūt 6. Tad tas ir tieši īstais laiks. Ir augšā savējais mūzikls, ko jūs teikt. Absolūti. Vai to Džīs Kristus Superstar uzvest Latvijā beidzot? Šaubu nav. Pie tam šī laikmetā, kad daudz runā par to reliģiju, vai viņa vairs ir aktuāla vai nav, visu vienkārši izvilk šitādi ārā. Viņi tik daudz slāņos var salikt īstenībā, viņš aiziet, tad būtu miljonārs. Bet tu nekad to neīstenos, tā kā tas nenotiks. Tas ir Rihards. Bet varbūt viens no klausītājiem īstenos. Nozags ideja. Laizog. Mums nav tik daudz tā klausītāju. Nē, mums droši dodiet, mums nav žēl. Madara Gaila. Madara, ja klausies, tas tās rakstīt, jā. Tas būtu īstenībā ļoti unikāli. Es domāju, ja varētu Džīs Kristus Superstar uztaisīt, tas būtu labi. Bet Vēbers tev nekad mūžā to neizlaidīs cauri. Nē, tas maksāt autortiesības viņam. Es domāju, ka īstenībā nebūtu nenormāli dārgi iesūtēt Jesus Christ Superstar. Jo tur nevajag baigos scenogrāfiju. Tāpēc, ka tas ir... Bet Vēberam cik būs iemaksā? Tas jau nav, tev jau nav jāzara viņam uz mājām, vai jāsūt vēstuli. Tur ir... Es gribu, lai viņš atbrauc, apskatās. Tur jau nav tā kā jāmeklē viņa kaut kāda brālēna. Vai piekomponē klāt daļas, bišķiņ pārrakstu, tur kaut ko aizsūtīs dažas idejas, kas man ir. Jā,
Klausies, man liekas, var labāk. Beigas Drīkst mainīt, teiksim, bez autora. Nē, Bet ir dziedātāji tādi, kas bišķi šķīvi dzied, un nejauši nodzied ne tā. Tad tādas izmaiņas drīkst. Un mūziķiem jau nevienmēr trāpa tās notas. Viņi jau nezina visu. Rihards notas nemāk. Viņš spēlē tā, kā viņš var paspēlēt. Bet dzirdas. Tā kā es jūtos. Vienbars būtu labs variants. Nu, bet ir ideja. Vienkārši ir jārealizē. Jā, nē, man mūzika nesaista. Tā kā es lai gan. Pagaid, tu noskatīsies Hamiltonu, tad mēs parunāsim. Tur ir hip-hops? Jā. Tas bija tas hip-hops, jā. Disney Plus. Nē, tev jāpriecājas. Ja 40 gadniekiem nepatīk, tad tas ir pareizais virziens. Es domāju, Broadway dzīvo uz ļoti dažādām vecuma grupām. Tā tas nav. Tas jau nav tikai jauniešu sklēdi. Jā. Nē, tas vispār. Tāpēc, ka tur jau tas ir. Tie jau 40 gadniekam patīk reps, jau tādi nonākuši. Jā. Ārprāts. Jā. Kuriem tā pasaulē? Izrādās, nevis viens sēž tajā lā. Nē, viennozīmīgi ne tu viens. Tu fiziski šeit sēdi, es staigāju apkārt, bet es tāpat sēžu olā. Mentāli. Tā māksla rodās. Tā, mēs palikām pie novēlējuma klausītājiem. Novēlējuma? Jā. Ko Emīlija novēlēja? Viņa novēlēja, ne? Viņa novēlēja attīstieties un skatieties. Mainieties uz augšu, kā Rainis teikt. Un mācieties matemātiku. Ne tā kā es, jā. Sākas. Vai mūziklu dziedātājiem vajag matemātiku? Absolūti ne. Nevajag, tieši tāpēc man bija tur kaut kāds 9 beigās. 9? Es īstenībā pat, man liekas, pirmajā kursā aizgāju uz matemātikas olimpiādi. Un iemesls, kāpēc man šausmīgi nepatīk, bija tāpēc, ka es sapratu, ka tā nav mana komūna. Es redzēju, ka viens kolēģis vienkārši izdomāja, ka viņš ir novilks gan kurpes, gan zeķes. Viņa tā bija labāk domājās. Kā viņš saslēdzās ar zemi reāli, kā viņš šorēja reāli. Sazumējās, jā. Un es sapratu, šis nebūs priekš manis. Jā, tur beidzās mana matemātiķa karjera. Es saku, es biju ķīmijas olimpiādē vienreiz. Es izlasīju to jautājumu. Es saprotu, ka es neko nezinu, bet es ieraudzīju čāli visbiezākajām brillēm. Es norakstīju no viņa diezgan daudz testu daļām. Tas bija labākais skolā beigās. Tu zināji, kur ņemt materiālu. Traki, jā. Tātad īsais kopsavilkums, lai dzīvo mūzikli. Bez matemātikas mūziklos darīt nav ko. Un nevelciet zeķis. Nevelciet zeķis nost, ja vien jūs negribat būt matemātiķis. Nav, vai jūs mūziklos nesazamērēties, nedabūjat enerģiju no zemes basām kājām? Kāpēc jūs varat mūziklos vilkt nost reāli kurpes? Paklausies, šitas te joks. Normāls matemātiķis nevar puspliks sēdēt savā uzdevumā reāli risināt. Jūs drīkstat, jā? Visam ir laiks un vieta. Jā. Janvārī iekštelpās matemātikas olimpiādē nav tā vieta. Ko jūs janvārī mūziklos darat izstāst iekštelpās? Es saku vienkārši, mums vajag īstenībā visu pacelt vienu līmeni augstāk. Mums vajag uztaisīt koncertu, kur vienkārši matemātiķis risina uzdevumus skatus, un visi iet un skatās. Krāšņi saģērbušies, krāšņi uzdevumi. Vienkārši matemātikas olimpiāda translēs un nākamais. Tieši tā. Ne tikai vajag, tur jau ir vēl viens, man liekas, daļa no domens vismaz ir, tur jāpiešķir kaut kā tādu leģitīvu to kvalifikāciju iziet caur grupu Madara. Obligāti. Es domāju tieši mūziklu nodaļu. Absolūti. Nekādiem džeza nodaļiem, akadēmiskajiem vai senā mūzika Dievs nedod, bet tieši mūziklas. Vienkārši mums jātur ānu savu nodaļu. Tā ir īstenībā, jums jau ir būtībā nodaļa. Tā ir vajadzīga izglītība. Pabeigt mūziklu nodaļu. Vajadzētu parunāt varbūt. Kaut kādu subžanru. Eksperimentālo. Es varu likt parakstu, man ir doktora grāts, es varu visu parakstu apakšā un aizies tālāk. Ne citā nozare, bet tas jau izglītība ir izglītība. Tur nevajag skaldīt matus. Labi. Labi. Paldies. Lai vasarā saule nekarsē, cerēsim uz lietu, gaidīsim sniegu. Kurpes vajag vilkt nost. Es vienmēr saku, labs matemātiķis ir matemātiķis bez kurpēm. Nevajag reāli. Mēs darbā neņemt redz, jo viņš nāk zeķiem, jo tas ir viss. Un Dievs nedod, viņš tas kājas ir mazgājis. Ārā. Vienkārši ārā. Uzreiz nenāc. Nevajag tās programmēt neko. Novēlējums klausītājiem. Novēl. Komentējiet. Kaut ko uzrakstīt. Jums tur baigais tukšums. Atstājiet mums kādu ziņu, jā. Vai jums labāk patīk, ka mēs aicinām viesus, vai ka mēs trietā runājam? Ja jūs gribat, lai mēs nerunājam. Vai jūs gribat dzirdēt tikai manu privāto vēstures eskursu podkāstu? Vai jūs gribat kādu podkāstu atsevišķi ar Gatu un Gati? Jā. Vai jūs gribat video redzēt, kā Andris izskatās? Nē, par video mēs vienojāmies. Lapā tas ir vienāds. Video nevar samontēt. Bet OnlyFans lapā jau varēs.
Nu, tur tev maksās. Andri ir jau konts. Ok. Kāds konts man ir? OnlyFans. Tur mēs nezinām, mēs atveram. Tas tavs zeķis mēs. Jā. Labi, paldies. Čau. Viss? Es nezinu. Jā. Kāda bišķiņa maza rūpēklībība. Tu pēc tam esi palikt un freestylot. Cik spēr pūkstens ir?